ja runa par interviju. Un tad uzliec kameru, jā. Uzliec kameru, paņem kadriņu, normāli, nu tā kaut kā līdz vidukļiem tādu, jā, varbūt nebrauc tieši acīs iekšā, paņem kameru un runājiet pēc būtības, nu tādu, it kā ļoti vienkārši, jā. Bet ja tu taisi kaut kādu, nu, nezinu, sižetu, tad tu nekad neeksploatēsi daudz ar to runāšo galvu. Ja, protams, ir nenormāli interesanta saruna, kurā notiek jautājums, kurā viņš domā, kurā ir kaut kādi kūliņi un tā tālāk. Kad ir tā seja, kad ir kaut kāda emocijas, nezinu, viņš raudīja kaut ko tam līdzīgi, tad tā seja ir būtiska. Bet pamatā jau seja, piedāvā labāk kaut kādu citu informāciju, citu vizualitāti, citu vēl papildus līniju. Kadru noformējumu principā ir vienkārši jāuzdrīkstas un jādomā kaut kas tas? Nu, pēc būtības jau... Vai ir standarta kaut kāda likuma, kā padarīt bildi interesantāku? Nē, nu ir kaut kāda kadra kompozīcija, jā. Nu, kaut kāds, vai tu ņem šādu kadriņu tū, vai tu ņem šādi tū, jā. Tūplāns un koplāns un tā tālāk. Nu, tie ir tādi standarti, bet tā pašā laikā, nu, var būt, ir būtiski, kāds ir fons. Fons ir ļoti būtisks, jā. Nu, atkal, lai pārāk tu nesaraibina tā pašā laikā. No otras puses atkal, lai tu dod kaut kādu, tomēr informāciju par to vietu, par notikumu un kas tur ir iekšā, jā. Nu, tā kā tu glezno taču izvēlies kaut kādu kompozīciju, vai ne? Un arī kāds ir fons, tās pašas lietas arī šeit. Varbūt kādreiz tev ir izdevīgāk, es nezinu, cik daudz jūs tur vispār veidojat to, varbūt, ka tas fons ir diezgan neitrāls. Un tad jūs varat dot kaut kādu citu informāciju ārā no notikumu, kas tur ir, ja iet paralēli visu laiku par kādu dzīvi. Tad jau, man liekas, ir daudz informācijas, cilvēks jau, viņš ir gatavs ļoti daudz kustēt vienlaikus. Nu, ja runā par tādu standartu, tādu stabilu interviju, tad ir svarīgi, lai ir saruna, lai ir domu apmaiņa. Lai tu man kaut ko vēsti, es tev vēstu, un tad es tev arī uzticos līdz ar to, ka tu runā ar mani kā cilvēku, nevis tā kā kaut kāda klišē. Līdz ar to, pēc būtības, galvenais ir neko netaisīt garlaicīgi, manuprāt. Jā. Jo, ja ir informācija, tad viņi strādā, ja viņas nav visdažādākā formā, tad viņi nestrādā, un viss. Nu jau pietiks, vai? Man tā liek.